Rīgā dega ugunskuri, Maskavā bruka padomju impērija. Ar bruģakmeni pret Kremļa tanku. Ir tāds dokumentāls vēstījums, kuram autors ir Modris Ziemiņš, un ir ļoti interesanti fakti savākt kopā, ko es arī šovakar jums gribu mazliet pateikt. Vai tie, kas bija barikādēs, gan Rīgā, es zinu, ka jūs, starp jums arī ir cilvēki, kas bija, vai jūs zinat tādu lietu, ka līdzi barikāžu aizstāvjiem bija cilvēkam līdzi dokumentiem, līdzi bija jābūt lapiņai ar vārdu uzvārdu, asinsgrupu un dzīvesvietu? Es to nezināju, tāpēc es tā vienkārši jums izstāstu. Visiem jau ne, vīrieši. Nu, varbūt, jā. Nu, tad patiesībā, kam tad stājās pretī? Jā, stājās pretī Interfrontei, OMON specvienībām, ja melnajām beretēm, kā mēs viņus to laiku saucām, bet neapbruņoti. Tomēr nepanāca savu, kā viņi gribēja, par to es šovakar arī gribēju parunāt ar jums. Un latviešu tautu meita, kas šovakar ir Agicas pildījumā, noteikti varētu pateikt dažus vārdus tādus, kas mums katram varbūt ir iekšā, bet ko mēs katru dienu nerunājam, bet kas mums katram ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas ir mūsu latviešu tauta. Dzīpariņi, izgarāmi jūras pāri, smaga laiva, dziļš ūdens, strauji teka Daugavā. Janvārī. Kā jums liekas, vai mēs tagad arī esam uz barikādēm? Jā? Nē? Jums arī liekas, ka nē, jā? Patiesībā, ja mēs ar barikādēm saistām tikai to, kas ir pagaidām šeit, vai fotografijās, vai izstādē, ko jūs redzēsiet Tautas namā, tad jā, tad es piekrītu, bet patiesībā barikādes ir mūsu ikdienas dzīve. Cik mēs esam noticējuši tam, ko mēs esam tā kā gribējuši sasniegt, gribējuši ieraudzīt. Ja mēs godīgi darām savu darbu, cenšamies pildīt to pēc labākās sirdsapziņas. Tā arī ir dažādos veidos. Viņi bija redzēt, kur malki ir atrast par lielām smagām mašīnām. Tā tad Vecrīga. Nu, te būs vairāk par Rīgu, jā, kas arī nav maz svarīgi. Tā tad Doma laukums. Arī noteikti jūs zinat, kur Doma laukums atrodas. Tā tad tie, kas sēdēja, tie bija sargi. Tā tad, ja gadījumā kas, nebija jau zināms īsti kas. Un ļoti labi, ka tā vienotība izpaudās arī tajā, ka tantiņas mājās kaut vai vārīja ēst un vārīja tēju un nesa šiem cilvēkiem rūpējās par to, lai viņi, tomēr augsts bija, jā, es tos grādus vairāk neatceros, cik tas bija augsti, bet tas bija augsti un cilvēkiem tas bija ļoti svarīgi. Jā, cimdus nesapat. Jā, ļoti, tas bija. Par to arī nepārtraukti ziņoja televīzija, par to es vēlāk. Ja apakšā izlasa pasta ēkas aizsargāšanai, ja? Tātad pasts ir bišķiņ tālāk uz priekšu, un ir vēl viena bilde, kas parāda, ka no otras puses atkal ir, ja? Tātad pasts ir vidū, un kāpēc pasts bija jāaizsargā? Arī, ko tagad varēja bišķiņ, jā, šitā vieta. Pazīstat šito vietu? Nu, jaunieši zina, ka pa kreisi Klondaiku, vai ne? Pa labi tā tad ir semināra ēka, jeb Kuldīgas TTT, Kuldīgas turismu tehnoloģiju tehnikums. Tātad, pasts ir iežogots vidū, lai pastam nepiekļūtu. Tātad Kuldīgā viss sākās 12. janvārī, kad Latvijas Tautas frontes koordinācijas centrā atskan telefona zvans, kā 13. janvārī plānot manifestāciju Rīgā. Naktī saņem vēl vienu zvanu par to, ka Viļņā tiek slepkavot cilvēki. Barikādas Kuldīgā tātad ap raidsacījumu pastu, tātad redziet, te dzied dziesmas pie ugunskur, vai ne? Nu, lūk, jūs varēsiet komentēt tās bildes tagad, vai ir pareizes, ja? Nu, un, protams, ka tie, kas bija tie aizstāvi, objekti tika apjosti ar lielijaudas tehniku un betonu bluķiem. Un patiesībā par Kuldīgas raidsacīju, ko es gribu pateikt, ka Kuldīgas raidsacīja 1958. gadā jau ir bijusi nākamā vieta aiz Rīgas, kurai bija raidītājs, kas nodrošināja televīzijas translāciju. Latvijas Rādio Kurzemes korespondents Silva Bendrāte bija atbildīga par to, lai tad, ja kaut kas notiktu Latvijā un Latvijas Rādio balss Rīgā apklustu, tad Kuldīgā veidot neatkarīgu raidstaciju, kuras raidījumi būtu dzirdami arī Zviedrijā. Tas bija ļoti nopietni un ļoti svarīgs objekts. Un no Kuldīgas gatavojās raidīt 4 valodās iepriekš sagatavotu ierakstu pēc tam, kad ēterā būtu izskanējis parole tiem, kas atvaļinājumā. Un kopš 1999. gada
Kuldīgas raidstacija tika pārdēvēta par Kurzemes radio un televīzijas staciju. Viņi ir publicēti, ir laisti klajā 2001. gadā, un viņš raksta tā: es un mana ģimene dzīvojām Kuldīgas raidstacijā, abi ar sievu šeit strādājām. Tas bija 13. janvāra agras svētdienas rīts, kad mūsu ģimene mierīgi gulēja, bet 5:00 atskanēja telefona zvans. Zvanīja raidstacijas priekšnieks un sacīja, ka Lietuvā omanieši ir ieņēmuši televīzijas ēku un ka tas ļoti drīz varētu notikt arī pie mums, jo raidstacija ir strateģiski svarīgs objekts. Viņš ieteica sievu un bērnus aizvest pie radiem un pašam nekavējoties atgriezties. Tā arī darīju. Savācām drēbes kādam laikam un es aizvedu sievu un bērnus uz laukiem pie sievas mātes, lai pats tūdaļ pat atgrieztos dzīves un darba vietā. Nākamajā dienā jau cilvēki tika aicināti braukt ar smago tehniku uz šo svarīgo objektu. Pirmie, kas atbrauca, bija no tagadējā Paduras pagasta. Uz Kuldīgas raidstaciju sabrauca cilvēki no visa rajona, kopā ap 700 cilvēku. Neviens no atbraukušajiem nedomā, ka tas viss tā ievilksies. Sabiedriskās ēdināšanas kombināti piegādā smalkmaizītes un tēju vairākas reizes dienā, kā arī siltas pusdienas. Visapkārt raidstacijai tika kurināta ugunskura, jo ārā bija diezgan augsts. Visu nakti cilvēki sēdēja pie ugunskuriem, runāja, šad un tad arī dziedāja. Vienā no brīvajiem dzīvokļiem tika ierīkota ambulance, vēl citā telpa, kur skatīties televīziju. Neticama kopības izjūta. Katru vakaru televīzijas panorāmas laikā smago tehniku iedarbināja, jo ārā bija ļoti augsts, un no dažām mašīnām tika izlaists ūdens, lai nesasaltu. Panorāmas laikā padomju armija kaut kādā veidā traucēja programmas retranslēšanu. Cilvēki laukos slikti redzēja panorāmu un domāja, ka šie traucējumi radušies no tehnikas sildīšanas pie raidstacijas, bet tas tā nebija. Kad Rīgā notika apšaude, bija diezgan baisi, bet par laimi līdz šejienei omanieši nenonāca. 21. un 22. janvārī atkal smagā tehnika tika iedarbināta. Nevis, lai to sildītu, bet pēc vairāk kā nedēļa ilgas raidstacijas sargāšanas dotos uz savām mājām. Pie Daugavas krastiem saveto mājās. Palīdzi Dievs, mūsu latviešu tautai, dzīves sapnis drīz brīvas Latvijas zemē. Dzīves sapnis drīz brīvas Latvijas zemē. Stundā mēs palaistu gaisā to. Tā bija laikam latviešu tautai uzruna. Tur teksts. Jā. Par to kaseti zināja, varbūt 2 vai 3 cilvēki. Tas bija arī bija tā kā noslēpums. Arī bija izstrāda tāds algoritms, ja kaut kas notiek, ja pēkšņi kāds ielaužās iekšā. Mums jau bija sarunāts, visi zināja, ko darīt, ko slēgt. Ārā, ko neslēgt. Kad mums tur apmācīja, kā būs jādara tai gaļas masai, ja, kas mēs bijām. Visiem bija jānostājās, raidstacija pieņemsim man aiz muguras, un mēs visiem bija jāstāv saķērušies rokās. Un jāstāv, ja nu nāk tie tanki, 2 rindas pavisam iznāca, ja ne vēl vairāk. Tā kā. Bet es tagad savā prātā toreiz domāju, man nav kauns arī to pateikt tagad. Es tā savā prātā domāju, ja man tiešām tas tanks nāks burtiski man virsū, es nestāvēšu. Es paiešu malā. Es to varu teikt, kaut arī es nezinu, kādu latviešu patriotu esmu, bet es nebūtu zem kā tanka stāvējis apakšā. Un tur jau visādas runas bija. Paklīda runa, ka no Skrundas brauc tanki. Ko mēs? Pārstādi dūlāki. Es jau biju toreiz jauna un nebija man nekādu baiļu.
No Ventspils, jā? Nu, Es atteikšu par to. Jā, mēs gājām un likām tā kā indiāņi, ka gaidīja to savus naidīgās ciltis. Tās ausis, jā, pie asfalta likām ausis visus ceļiem nometušies un tagad liekas smieklīgi, bet toreiz bija satraukums, jo neviens neko nezināja, kas notiks. Un dzird un pieliek to ausi un liekas, ka dzird un dzird arī, pēc virkli nāk kaut kāda mašīna aizbrauc, tā neskaitās. Gaida nākošo. Nu, tādi kuriozi arī bija. Un tad tie lielie transporti, kas tur bija, man tur ar viena bildi no tā gada ir avīzē, kur es tur stāvu pie viena lielā ceļa ruļa, tāda knīpa, maziņa tas rūs, tik liels un tā. Nu, tas tā par aizsacies. Ik pa laikam tur aizgāju, kā tik brīz, aiziešu atkal paskatīšos un padziedāšu un kopā ar visiem. Brīžam aiznes kaut ko ēdam arī. Man vairāk tā Rīga. Ja man kāds tagad prasītu, kas man no tām visām nedēļām, no tām dienām viss tas palicis atmiņā, viss spilgtāk, tā man palika atmiņā tas mītiņš, kas notika Krastmalā. Jā. Jūs to nevarat iedomāties, kas tur nav bijis, man vēl tagad tāda nelaba sajūta, tāda, nu, nevis nelaba, bet jocīga. Kas tur bija vienotība? Likās, ka visi pazīstam, likās, ka visus tu pazīsti. Kā mēs stāvējam, tā kā Brētliņas bunģiņā. Nu, šitā visi, kas tur bija tās tautas, tu pakustēties nevarēja, kad tas Rubiks brauc ar tām skrējlapiņām pa to augšu megafonā bļāva un uz mums visādas riebumus. Noriņa, es tev pārtraukšu, jaunieši teica, kas tas Rubiks tāds ir? Jā, tas bija interesants vadītājs. Nē, viņi nesin, jā. Viņš jau bija To, ko mēs ar viņu pārdzīvojam, to viņi var iedomāties. sekretārs Komunistiskās partijas. Nē, es jau it kā pieminēju, ja, ka viņš bija kompartijas līderis, jā, bet tas jau nav neizsaka. Un lapiņas birst un cilvēki ķēra arī personīgi. Nu kā, tu nelasīsi. Bet to vienotību, kā tagad es iedomājos, ka mēs tā kaut kur stāvēt, es domāju, ka tik man kāds neizvelk maku, piemēram. Nu tā. Nu jā, nu mums tās toreiz domas nāk nemaz prātā, prātā kādu maku, ko tur vilks, visi tādi draugi un visi tā saradojušies no tās. Dežūrēja dispečeros. Dežūra bija, vai ne? Jā, un ka tagad, nu jā, arī šitien tās mašīnas un viss, kur sūtīja braukt cilvēkus vadāt, un es pat neatceros, vai uz Rīgā arī brauc kāds ceļamkrāns, es nepateikšu, bet es zinu, kad ceļazīmes deva, un cauri diennakti bija jādežūrē operācijas, un tagad, kad jūs pieminiet to, kad bija tas viltus, viens signāls bija viltus signāls, ko arī par āci uztvērām, kad brauc tanki jau. Jā, ka tāds bija, bet pēc tam bija atsaukums, tā kā tas jau caur aizstaciju noteikti gāja, vai ne? Tā kā, mēs arī to No Ventspils gāja divas mašīnas, es atceros, bija divas kaut kādas smagas mašīnas. jā. Un tad pretī, man liekas, izbrauca kaut kādi cilvēki vienkārši izlūk. Jā, kaut kas, Beigās jā, bija tāds ka moments, konstatēja, jā. un viņi gar Kuldīgu un uz Rīgas pusi. Nu jā, un tā tad bija atsaukums, ka tomēr nav, jā. Tad bija tās bišķi uztraukums, bet ziniet, es jums pateikšu tā, no militārā viedokļa, visa tā aiztaisies sardze, nu, tā godīgi runājot, ja tur būtu kaut kas nācis gribēt pieņemt, 5 minūšu darbs. Un kādi 5-6 cilvēki to izdarītu, un nedod Dievs būtu kaut kāda pretestība, tad būtu upuri visi. Jā, visu tā savaldība. Jā, jo es palaidu garām vienu tekstu, ko es rakstīju, un tā kā jūs pieminējāt šito faktu, ka tas būtu 5 minūšu jautājums vai pat īsāk vai kā, ka patiesībā tā gan OMON vienības, gan visi pārējie militāristi rīkojās pēc kaujas scenārija ieņemt pirmo un augšējo stāvu. Un tad tas viss notiek zibenīgi. Jūs noteikti atceraties arī televīzijas raidījumu, kur Velta Puriņa sēdēja pie ekrāna un teica, ka viņai jāpārtrauc raidījums, jo omonieši ir iepirkuši jau televīzijas studijā. Ja? Nu, šausmīgi traks. Viņai sejā to visu varēja redzēt. Tā rīs iekals, viņa vienkārši... Tas bija tāds šoks, jo jāzina, ko darīt tālāk. Dzīve vai nepaliks. Jā, to nezināja, tāpēc, ka mēs neko nezinājām patiesībā. Ja? Gan tie, kas tur bija, gan tie, kas sēž mājās un uztraucās par to, kas ir devušies kaut kur. Iepriekšējā vakarā, kad es sēdēju, ziņas klausījos, ja, ka pēkšņi parādīja no Lietuvas, ko mūsu operatori aizņem un aizbraukuši uzņem, kad tie tanki brauc skrievu virsū un mēs to dabūjām tūlīt redzēt. Jā. Starp citu jaunieši to nezina, jā, mēs par to vēl runājam.
vienkārši nobrauca cilvēkus, dzīvus cilvēkus, ja? Un par to arī bija uztraukums, ka tūlīt tas būs Un toreiz mūsējie bija labi izdomājuši latvieši pārraidīt to uz Rīgu un no Rīgas uzreiz uz ārzemēm, tā kā viņi nevarēja noliegt, ka tā nav, ka mūsējie paši tur demolēja. To viņi gribēja panākt. Ja, piemēram, kāds iet iekšā un dod pavēli izslēgt ārā, jo cilvēks, kurš nezina tehniku, tur viņu acu priekšā varēja izslēgt daudz ko izslēgt, bet tas raidītājs ietu tāpat gaisā. Tā kā kādu brīdi mēs varbūt vēl noturētos. Neilgi, bet noturētos. Jā. Un tagad šodien es varētu pateikt tā, varbūt jauniešiem vairāk. Tie, kas mēs pārdzīvojam to brīdi, ziniet, vārds vienotība tad un šodien, tur ir... Diena pret nakti. Jā. Tā bija tiešām, ko nozīmē patriotisms, vienotība. Tajā laikā jā, es pie mājās maz bērnu. to mēs izjūtām. Un tēvs brauc prom. Bet vienīgais, es domāju, ka ja būs kaut kas šodien, nedod Dievs. Kaut kas līdzīgs, jo geopolitiskā situācijā pasaulē, jūs redzat, mainās diezgan krasi. Ja kas, es domāju, ka šitie paši jaunieši, nebaz sliktāk par mums nebūs. Ies, jā. Mēs arī domājām. Ļoti liela daļa. Ja tā teikt atklāti, es varu pateikt jums, tajā brīdī, kā vienmēr, grūtajā brīdī cilvēks parāda sevi, jo es arī redzēju tos, kuri nesa bulciņus un sviesmaizes klāt. Redzēju tos, kuri tās pašas bulciņus un sviesmaizes nesa mājās no turienes. Jā, tā godīgi runāt. Mēs tagad tā pacelāti, bet tā ir. Katra diena tā sāpju visam latviešu tautai. Dalīgai šķirtai tik skumji skan dziesma. Katra diena tā sāpju latviešu tautai. Dalīgai šķirtai dziesma mums liesma. Visai latviešu tautai, savientu mājās pie Daugavas krastiem, savientu mājās. Palīdzi Dievs, mūsu latviešu tautai.